Personāla vadītāji, vai šis skatiens tev ir pazīstams? Tev ir sajūta, ka runā ar saviem darbiniekiem dažādās valodās, un viņi neuztver tevi nopietni? Vai darbinieki tavā uzņēmumā zaudējuši motivāciju? Kritušies darbinieku individuālie rādītāji? Viņi nespēja mobilizēties īstajā brīdī? Tad rodās dabisks jautājums, kāpēc darbiniekiem vairs nav tās uguntiņas acīs, kura bija kādreiz? Atbilde šķiet gaužām vienkārša. Tu un darbinieki atrodas savā komforta zonā. Atbildīgais esi tu, personāla vadītāji, par savu kolēģu sniegumu. Mēs varam rast risinājumu tavai problēmai. Tikai ar nestandarta risinājumiem ir iespējams panākt izcilus результатус. Вы дверцу не забыли закрыть? Товарищ укротитель, а вы зачем здесь? Зачем? Зачем и вы? Не хочу быть бифштексом. Иди сюда. Твои звери, да? Мои. Понятно. Ну так не мои. Ты что? Ах ты, шарку, батька, да? Отдай! Вот так. Давай, укачай, давай. Отпускай! Идиоток! Это же штука! Ja vēlies rezultātu ilgtermiņā, motivācijas programma zoodārza krātiņos būs tas, kas nepieciešams tavam personālam. Zoodārza krātiņu motivācijas programmu uzņēmumu visā pasaulē izmanto kopš 1961. gada, kad pirmo reizi to izmantoja ASV finanšu uzņēmums Without Restrictions. Pēc programmas personāla daļas vadītāji novērojuši, ka būtiski uzlabojušies personāla individuāli rādītāji, tas ir, darbinieki rīkojas daudz mobilāk, strādā saliedētāk, plecu pie pleca, izprot savus un uzņēmumu kopīgo mērķi, uzklausa un dalās ar idejām, strādā kā viens vesels, jo personāls zina, kur uzņēmums plāno būt pēc gada un pēc 10 gadiem. Galvenais, ka pēc šīs motivācijas programmas darbiniekiem radās apvērsums galvā. Darbinieki sākuši domāt ārpus rāmjiem, pratuši pielāgoties nestandarta situācijās. Darbu neuztver par pienākumu, bet par izaicinājumu. Atdarini savu krātiņu durvis un pārkāp komforta zonas slieksnim. Šādi darbinieki uzvedās motivācijas programmas sākotnējā etapā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību primitīvām darbībām. Ничего не понимаю. И не поймете. Ну, Сейчас же отойдите от зверя. Он вас сожрет. не ваше дело. Уходите отсюда. Уйдите сами. Раскомандовался. Не пререкаться. Кис, бедненький. Смотри, Pēc какой motivācijas он programmas молодой. zoodārza krātiņos rezultāts izskatīsies šādi. Lūk, šeit var redzēt fināla etapu motivācijas programmai zoodārza krātiņos. Tagad, vai jūtat atšķirību? Darbiniekiem būs jāpielāgojas situācijā, kas ir svarīgi mūsdienu biznesā. Kadros redzami kompānijas Without Restrictions personāls. Gaidīsim jūsu pieteikumu zoodārza krātiņos. Ja pieteiksies motivācijas programmai zoodārza krātiņos līdz 1. novembrim, saņemsi 5% atlaidi izklaides saliedēšanas braucienam pa Latgali ar Moskviču 412.